Rekortēs tev noliks, es tev izstāstīšu par biznesu. Man bija pašnodarbinātā tāda štelīte, kur es taisīju šaulītes, vai ne? Un es biju noņēmies nedēļām, naktīm, lai visu sataisītu. Un tad, kad viss bija beidzot gatavs, izrādās, ka vajadzēja vēl grāmatvedību ņemties. Un tad es atradu tādu sistēmu pašnodarbinātajiem un individuāliem komersantiem. Varbūt šitas noder kādam ietekmo kādu, ja tu zini, kam vajag. Pirmkārt, vieta, kur tu vari visus rēķinus izrakstīt, vai ne? Un automātiski tie rēķini iegrāmatojās, kas nozīmē to, ka tev pie atskaita nav vairs nekas jādara, viņi jau ir gatavi. Tu piesauc klāt savu bankas kontu, un viņš savu turien arī visu to atskaita tev šitā, kas sagatavo. Ja tu nopērci kaut ko pa čeku, tu nofočē to čeku, ieliec iekšā, viss notiek pats no sevis. Un visforšākais ir par norakstīšanu. Skaties, tu vari norakstīt visādas lietas, un viņš tev saka, šomēnes tu neesi norakstījis tik daudz, cik, piemēram, citi noraksta kancelējas preces, kas dara tieši to pašu uzņēmēju darbību kā tu. Tu, piemēram, viņš tev rāda visu, ko tu vari norakstīt. Tu vari norakstīt 70% no degvielas. Es nesaukšu piemērus. Viņš tev visu pasaka priekšā. Varbūt tu pat nezināji, ka tu vari ar savu uzņēmējas darbības veidu iet uz semināru un norakstīt to kā izdevums. Baigi ērti. Pats.lv, tā ir tā mājaslapa, ko es tagad izmantoju. Ir jāmaksā bišķi mēnesī 7 dienas par pavelti. Apskaties, ietekmo kādu, kam vajag apskatīties. Baigi noderīgi, man liekas, ka baigi labais. Šitādas te pat lietainās dienas tev būs tik saulains kā šodien, ja būs pats LV. Apskaties.